Jā, Gaujas Nacionālais parks tomēr. Ainava. Redz, šūnas ir, dīķis ir, viss, ko vairāk vajag, ne? Pamatfunkcija tā ir ražošanas ēka. Tas tā nav. Tur vienģimenes dzīvojamā māja vai... Ražošana viņiem ir, tas ir tā kā stādīšana. Ļoti gājām uz to koku arhitektūru un tādu tradicionālu kaut ko latvisku, modernizējot viņu izteikti. Kā tāda liela sēta ir. Tā tad parafrāze par vienu sētu. Tad ar dievpalīgi, tā jau bija tā uzrīkstēšanās no Latvijas finieru puses, kad viņi gribēja arī, kad šī ražošanas ēka tiek celta pamatā no kokmateriāla. Latvijā tā amatniecība, viņi tos padomju gadus ir tomēr, es tā domāju, ka viņi zaudējusi un kaut kādas tradīcijas drusku ir aizmirstas. Mēs sapratām, ka mēs nezinājām neko patiesībā. Tā vāciešu grāmata jāizlasa. Jā. Man ir tāda iekšējā pārliecība, ka ar to koku labāk ko nedarīt milzīgi daudz, vai arī labāk vienkārši atstāt, lai tas koks dabīgi nosirmo arī, tad priecāties par to. Priecāties, kaut kā sadzīvot, tas ir tāds normāls dabisks process, diezgan tradicionāla ainava Latvijas kontekstā. Konstrukcijas ir eksponētas visur. Visas konstruktīvais ir, viņš ir gan ārā tās kolonas visur ir eksponētas, kad tas CLT ir eksponēts parādīts. Un tas eksponētais turpinās arī visā ēkā iekšpusē. Viņš ir tas interjeri finišs visur ir CLT. Mūsdienā visas rūpnīcas no sendviču paneļiem, tad ir arī, ka pat var jau arī šādi būvēt, var arī savādāk. To nav tikai no sendviču paneļiem jābūvē ražošanas ēkas vai noliktavas ēkas. Var arī to izpildīt kokā. Un tad viņi no lauka var ienākt un ērti justies savā vidē. Te ir finieris, jā, un te sākās tā administrācijas daļa, jā. Te ir apdare. Kur ir apdares. Te sākās apdare. Skaists taču, ne, tas finieris. Jā. Fotogrāfu darbs ir ārkārtīgi sarežģīts. Tāda milzīga pārliecība varbūt ir jādarbojās. Man tās pārliecības trūkst šobrīd, bet es domāju, vienkārši spiežam. Ēkas no koka, zaļiem jumtiem un tā tālāk, tādas ir. Bet mēs atrodamies, vienkārši sakot, koka leduskapī, kas šobrīd ir vienīgais Eiropā. Otra tāda nav. Un pat tādus var redzēt ārā. Tas, man liekas, ir baigi labi. Šis koka leduskaps, viņš sastāv no 3 daļām. Mēs nācām iekšā, tur stādi tik šķiroti, likti maisos, šūts ciet, atkal likt kastēs un vest šajā tālākajā telpā, kur būs -3 grādi. Viņš tiks aizlaists ziemas miegā un tiks ņemts ārā tad, kad klients būs gatavs viņu stādīt mežā. Mums nav nafta, gāze, mums ir koks. Mēs viņu mākam apstrādāt, mēs mākam būvēt. To mēs arī lepojamies.